Vācu filozofs Friedrichs Nīče ir teicis, ka dzīve bez mūzikas būtu kļūda. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, bet šis izteikums savu nozīmību nav zaudējis. Savu ikdienu liela daļa cilvēku bez mūzikas iedomāties nevar, bet tikai retais kādreiz ir aizdomājos, ko nozīmē radīt mūziku, kam ir jāiet cauri, lai melodija, ko dzirdam fonā, iekarotu mūsu sirdis. Man sākotnēji arī likās, ka sarakstīt dziesmu, cik tas var būt dārgi vai grūti. Taču tu mājās sēdi, zeķējies, paņem akusteni un kaut ko sakomponē, vai sarakstīt vārdus, tas taču nav dārgi. Līdz brīdim, ka es sapratu, ka pagabēt, tad man ir jāsamaksā basģitāristam, ģitāristam, solo ģitāristam, 2 backvokāliem, operatoram priekš klipa, režisoram priekš klipa un tā tālāk. Un tā bilde diezgan krasi mainās. Mūzikas radīšana ir vesels komandas darbs. Ir redzamie spēlētāji un ir tādi, kurus neredzam, bet tieši viņu nopelns ir tas, ka dziesma kļūst par hītu. Viena no šīm neredzamajām pusēm ir ierakstu kompānija. Ir diezgan garš process līdz tam, kad nonāk līdz tam, šī ir īstā. Šis ir īstais ieraksts, šo mēs varam jau rādīt citiem, nevis tikai paši sev klausīties. Un šeit ir svarīgi, lai būtu šī producents labs, mūziķi labi, kas tajā visā kopā iesaistīja, aranžī, lai būtu interesanta, pavadījums, ierakstīšana studijā, tīši studijas producents, lai būtu labs. Tā kā ir ļoti daudz iesaistīto. Mūsdienās nevar runāt par vienu summu, kas jāiztērē, lai dziesma kļūtu slavena, bet kā jau visu dzīvē, jo tu labāk rezultātu vēlies, jo dārgāk tas izmaksās. Būtībā viss atkarīgs no tā, kādus tu, zobratiņus piesaisti šīs dziesmas tapšanā. Cik nopietni ģitāristu piesaisti, cik nopietni producentu, kādā studijā tu to dari. Līdz ar to šādā digitālajā laikmatā es pieļauju, ka ir arī neviens hīts, kura tapšana izmaksājusi varbūt 6 latus. Mēs esam gan strādājuši šos lētās variantus, ja esam pieņēmuši ierakstus no mūziķiem, kas paši mājās visu gatavo un arī nonākuši radiostaciju playlistēs un, strādājuši ar prāta vētru savulaik, braucot, un kur viena skaņdarba izmaksas ir bijušas līdz pat 4–5 tūkstoši vienas dziesmas ieraksts. Protams, rodas jautājums, no kurienes mūziķiem šādas finanses, lai varētu nosegt visus izdevumus? Tātad, mūziķim peļņa no autortiesībām un blakustiesībām un no koncertienākumiem. Mūzika ir bizness, un kā jau jebkurā biznesā modelis ir vienkāršs. Ja tu nopelnīto neieguldīsi savā attīstībā, tu apstāsies, un klausītāji no tevis novērsīsies. Bet ja tu neko nenopelni, tad stagnācija ir pilnīgi likumsakarīga. Tā ir apusēja cieņa, ja klausītājs sagaida no mūziķa, ka viņš uzkāps uz skatuves skaidrā, nesajauks vārdus, kas ir pišķimāt problēma, spēlēs taisni un atdos sevi, tad tas ir pilnīgi normāli, ka arī mūziķis varētu no skatītāja kaut ko sagaidīt. Ne tikai to, ka viņš legāli nopērk biļeti uz koncertu, bet arī, ka viņš legāli nopērk albumu, ja tas viņam patīk. Ja nepēc, neklausies. Atziņa pavisam vienkārša. Mūzika, ko tu nozodz, varbūt arī pēdējā no konkrētā izpildītāja. Oskars Lepers, Krišjāns Grabovskis, labvakar, Latvija!